Jā, es varētu atbildēt, ka jā, ar astroloģijas palīdzību var uzlabot dzīvi, jo pirmais, ko mēs varam darīt, vispār cilvēks, ko var darīt ar astroloģijas palīdzību, ir izzināt pats sevi, saprast pats sevi, un tad, ja cilvēks saprot pats sevi, rīkojās saskaņā ar saviem resursiem, ar savu raksturu, tad, protams, dzīve kļūst vieglāka. Un nākamais droši vien ir saprast cilvēku sev līdzās, jo, ja mēs gaidām no cilvēkiem to, kas viņiem nav, tas, ko viņi nevar realizēt, vai izdarīt, vai gaidām to, kāda viņi nav, tur rodās konflikta, nesaskaņas, nesaprašanas. Attiecīgi, ja mēs saprotam, ja mēs zinām, kāds ir cilvēks blakus, atkal jau dzīve kļūst vieglāka. Un, vēl, protams, kas attiecās uz vispār tādām kosmiskām enerģijām vai labajiem, pateicīgajiem laikiem, kaut kādām darbībām un notikumiem, ko arī mēs varam noteikt ar astroloģijas palīdzību, kam šobrīd, piemēram, ir aktuāls laiks, kam labvēlīgs laiks, tad arī, ja mēs tā kā rīkojamies saskaņā ar to, tad jā, ir iespēja uzlabot savu dzīvi. Tas ir no mums pašiem atkarīgs, cik mēs tam esam gatavi. Tas arī zvaigznēs ierakstīts, cik katra cilvēka spēkos ir vai nav izmainīt savu dzīvi. Bet te es gribētu teikt tā, ka mēs varam visi, ja gribam, un tas, ko mēs varam izmainīt kvalitāti savai dzīvē. Respektīvi, mums ir noteikts kaut kāds fons, kaut kāda vibrācija, mēs varam viņu darīt kvalitatīvāku, viņu varam darīt labāku. Protams, atkal cilvēks ir tādi, kas arī astroloģiski redzams, kas ir gatavi paši darīt, ir tādi, kas vairāk ir gatavi gaidīt no citiem. Attiecīgi, cik paši ieguldīsim to darbu, savu enerģiju, tik arī mainīsim. Bet varam, jā. Jā, ar katru nākamo dzīves mirkli vai katru nākamo darbību, kas mūsu dzīvē notikumi, kas notiek mūsu dzīvē, mēs izpelnamies ar iepriekšējo. Attiecīgi, ja mēs rīkojamies saskaņā ar savu sirdi, savu sirdsapziņu, ar savu karmisko uzdevumu, ja mēs tā kā klausām tam, kam tā būtu kā tam būtu jānotiek, tad arī tas, ko mēs saņemam no augšas, ir labvēlīgāks. Protams, ja mēs iesim pret straumi, būs grūtāk. Mērenība. Jo tā no astroloģiskā viedokļa visā es neatdalīšu pat Ziemassvētkus no jaunā gada. Šajā laika periodā notiek tāda, ja tā var teikt, cīņa starp saprātu un starp bravūru. Un visā šajā svētku laikā vispār cilvēkiem būs viegli pakļauties tādām provokācijām, kaut kādām pat no maziem strīdiem līdz lielām neprātībām. Tāpēc jā, tas, ko es gribētu ieteikt, domāt par to, ko daram, ko domājam, kā rīkojamies, un rēķināties ar to, ka jebkuras neapdomīgas rīcības sekas būs tāds jūtams pamats visam nākamajam gadam. Nākamais gads būs, visām horoskopu zīmēm nākamais gads būs tāds lielu pārmaiņu un lielu notikumu gads. Vispār sola tādu lielu jūtamu pagriezienu visās dzīvēs. Protams, cik mēs būsim paši tam gatavi, es gribētu teikt tā, ka tie, kuri ilgi gaidīja vai ilgi brieda uz kaut ko, tiem būs tā iespēja sajust tiešām, kā tas zobrats pagriežās, un kaut kādas lietas notiek savādāk, un dzīve iegriežas jaunās sliedēs. Protams, jāreitinās, jo augstāk mēs kāpjam, jo stiprāka vēja pūš, bet sirdī ir pārliecība par to, ka tas ir tas, kam ir jānotiek, uz ko tad mēs virzam savu dzīvi, tad būs labi. Tad arī noturēsimies un viss izdosies.